Nu, beidzot manās rokās ir nonācis šis te blīvslēgs no Volkswagen motora. Tas ir aizmugurējais kloķvārds blīvslēgs, kur inženieru birojā bija laikam dots uzdevums izveidot velosipēdu no jauna izgudrot. Viņiem tas brīnišķīgi izdevies. Tātad klasiskā blīvslēga vietā ir izveidots blīvslēgs, kas sastāv no gumijas lupatas, bez kādas šīs te atsperītes, kā nāk parastam blīvslēgam, bez kā. Un tā lielākā problēma ir tāda, ka tas blīvslēgs ir pielīmēts pie šī te kronšteina, bet šīs te plāksnes, jā, un viņam ir tāda tendence no šejienes atrauties nost. Un tajā brīdī par šo te vietu sāk sūkt iekšā gaisa motorā, kas caur karteru ventilāciju nonāk ieplūdes kolektorā un motors slikti darbojās. Tas benzīna motoriem izteikti. Nezinu, vai dīzelim arī tāds murks, bet tie, kas man skatās, zina, kad kaut kādu laiku atpakaļ bija Šarans, kur dīleru centrā īsti nevedās ar problēmas risināšanu, un tur bija tieši šī problēma, kad no sākuma aizgāja pa pieskarību karteru ventilācijas membrāna, tad šajā te kartera telpā rodas pastiprināts vakums, lielāks nekā vajadzētu, un tas palīdz šo te konstrukciju tā kā noraut nost. Viņš tātad nāk šādā veidā pret motoru šī puse, un šis ir ārpusē motora. Tā kā. Nu, es tiešām nezinu, kādi jaunradas vēji ir iepūtuši tur inženieru birojā, lai šito sūdu izgudrotu. Bet viss tas laikam, cik es saprotu, beidzās ar to, kad šo te flāns pārtaisīja, lai viņā var ietaisīt normālu blīvslēgu. Nu, tā kā rūpnīca jau pati. Tā kā, nu, forši. Viss jau ir jauka, tikai šāds darbiņš ar blīvslēgu maiņu izmaksā kādu summu. Jo ir jānoņem ātrumkāru un tā tālāk. Tāpēc man liekas, ka nevajag grābstīties gar lietām, kuras tīri labi darbojas tādas, kā viņas ir.